Uzsverot grāmatas un zināšanu nozīmi sabiedrībā, Madonā aizvadīta bibliotēku nedēļa, tostarp jau par tradīciju tapušie grāmatu svētki. Un tieši 23. aprīlī, kad tiek atzīmēta Pasaules grāmatu un autortiesību diena, Madonas noda bibliotēka pie sevis pulcēja gan grāmatu lasītājus, gan autors un izdevējus. Šie svētki visādā ziņā ir saistīti ar grāmatu. Tikšanās ar grāmatu autoriem, grāmatu slavināšanu, grāmatu tirdzniecība un diskusija. Tas ir kaut kas mazliet ārpus grāmatām, bet tāpatās, jo vairāk lasam, jo vairāk zinām, jo mēdī pratīgāki esam. Šī gada grāmatu svētki ir moto, tas prasa veselu bibliotēku, lai izaugtu. Un varu teikt to, ka ne katrs bērns izaug ar bibliotēku. Bibliotēka nav tikai konkrēta māja, iestāde, bibliotēka ir arī mājās. Tā bibliotēka var arī būt viena pasaku grāmata. Un tad, bibliotēka šos svētkus svin kopā ar daudziem interesantiem. Un tieši pulcējot visus, lai viņiem piedāvātu pēc iespējas vairāk ceļus, kā atrast savu bibliotēku. Mēs gribam aktualizēt lasīšanu, mēs gribam parunāt par to, ko mēs esam izlasījuši, rosinājuši, jo doma apmaiņa tā, kas ved atkal uz grāmatu. Viens grāmata mums dod domu, otrs mēs to varam runājot, vairot un atkal meklēt. Es personiski, es esmu uzaicināta runāt par glikozes revolūciju. Jo, lai mums būtu gara spēks, mums ir vajadzīgs arī fiziskais spēks. Un kā caur dzīvesveidu būt stipriem, būt modriem, možiem, stundās negulēt, grāmatu lasot, neaizmigt. Ja? Par to es arī stāstīšu glikozes revolūcijā. Tikšanās un sarunas ar grāmatu autoriem notika gan bibliotēkā, gan Madonas pilsētas vidusskolā un Madonas valsts ģimnāzijā. Savukārt muzikālo noti svētkos ienesa Valmieras teātra aktieris Mārtiņš Liepa. Līdztekus tam publiskā diskusijā tika spriests par mūsu gadsimta izaicinājumiem, tostarp karu Ukrainā un vērtībām, kuras izceļam vai tieši otrādi zaudējam. Nav neviena cilvēka, kas nesaprastu, ka viens no lielākajiem izaicinājumiem ir tieši šī darbība, kara darbība Ukrainā. Akcentējot to, ka tomēr mēs visi esam cilvēki un iezīmējot pāris cilvēcības, tādas kā vērtības, arī tapa šī diskusija. Prieks, ka bija pārstāvētas gan biedrības, gan arī tīri brīvprātīgais darbs un, protams, arī Madonas novada pašvaldības iesaista šajā visā. Diskusija mani arī pašā raisīja dažādas viedokļus, bet tomēr visam pāri ir un paliek. Mēs esam cilvēki un vienam otram ir jāpalīdz. Vienalga tā roka ir dubļa nošķaidīta, tā roka ir tikko svaigi manikirēta, runā vienā valodā vai runā citā valodā. Šis mūsu rokas spiediens cilvēcība. Jāuzsver, ka biblioteka jau sen vairs nav tikai grāmatu krātuve. To apliecina gan paši darbinieki, gan bibliotēkas apmeklētāji. Pilnīgi noteikti. Biblioteka nav tikai grāmatu krātuve, te notiek visdažādākie pasākumi. Cenšamies sarūpēt dažādām auditorijām kaut ko saistošu. Protams, grāmata ir lielākā vērtība. Lasošs cilvēks ir zinošs cilvēks, bet jebkurā gadījumā te ir daudz visa kā, ko ik katrs var atrast. Es parasti skatos datoru tur un dažreiz arī pēc grāmatām attāku. Pasākums arī tu apmeklē? Jā, es esmu bijis ar draugu un mums tā kā vajadzēja tur meklēt tādas lielas lapas ar putniem un tad vajadzēja uzrakstīt. Tas nozīmē, ka arī informācija te var gūt, vai ne? Kā ir Madonas biblioteka? Ir tā vieta, kur gribas atnākt, tad te ir skaisti, interesanti? Jā. Es nāku uz pasākumiem, kas man interesē. Vienmēr atnāku apstīties izstādes, kas ir, kad ir tikšanās ar mūsu māksliniekiem. Jo grāmatas tagad vairs mazāk lasu. Palikusi uz žurnāliem kaut ko tā, bet grāmatas ir vajadzīgas, jā, bet arī cits kaut kas. Un biblioteka ir tā, kurā var atrast arī šo citu? Jā, un arī te ir, es saku arī, tad, kad ir kaut kādi muzeja naktis vai kaut kas šeit notiek, tad vienmēr tiek ienākts un paskatīts. Ar pilsētas svētkiem, ka mazbērni bija mazāki, nācām ārā, visādi pasākumi šeit notika. Tas ir interesanti. Tas nozīmē, ka biblioteka ir savā veidā tā dzīvības centrs. Bez šobām. Sevišķi tas ir vajadzīgs tādos pagastos. Varbūt tā ir vienīgā vieta, kur cilvēkiem pulcēties un kādu informāciju gūt. Te bija konference Saimā, kur runāja par šo bibliotēku lomu. Un es pirmo reizi dzirdēju, cik svarīga ir bibliotēka, kā tāds centrs, kas ir visur, arī valsts aizsardzības kontekstā. Un to uzsvēra Ukrainas sakarā, ka tā ir vieta,
kur cilvēki nāk, kuri vienmēr ir darbojas, ir vaļā, kur vietējā kopiena stiprinās, jo ir tehnika, ir bruņojums, ir tehniskās lietas, bet gars, mūsu tas spēks, iekšējais kodols, kā tautai, tas ir kultūrā. Un bibliotekām ir jādod iespējas attīstīties, paskatieties, ko viņi dara, kādas izstādes, kādas aktivitātes. Viņi ir sociālie darbinieki, viņi palīdz cilvēkiem tai interneta vidē dzīvot, maksāt rēķinus, atrast informāciju. Viņi ir būtībā tagad tāda īsta sirds katrā apdzīvotā vietā. Vēl tikai jāpiebilst, ka grāmatu svētkos ar klusuma brīdi tika godināta novadniece, rakstniece un pedagoģe Ilze Indrāne, kura tieši Pasaules grāmatu dienā 23. aprīlī būtu svinējusi savu 98. dzimšanas dienu. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.